Pie durvīm zvanās. Droši vien, ka mans milkmens ieradies. O, kas tad tur atļaujies? Kur tu pielien? Kur tu biji? Es pēc pieniņa, es tev teicu. 10 dienas. Tu esi Ziemassvētkos bijusi veikalā. Tagad nav Ziemassvētku. Tur, bļeļ, piens tagad ir rekvizīts. Tas tev nav aiziet Kur maizi. tu biji 10 dienas? Es biju Rimčikā pāri ielai. Es arī tur biju, tu tur nebija. Nu, tajā otrajā. Es arī tur biju. Nē, nu varbūt tur caur rindai nevarēja redzēt, vārdu sakot. Es pēc piena. Būtu vismaz piena atnesis. Bļeļ, es tev atvičāju, piens ir piens, es tev atvičāju, jā. Varēja vismaz atnest neatvērt. Bļeļ, nu es kaut ko ēst arī gribēju pa ceļam. Tev gan ceļš 10 dienas bija. Nē, ir piens, viss, vārdu sakot, es gribu mājās, bļeļ. Kur tu biji 10 dienas? Es biju pēc piena, tepat ir Rimī piens, es biju. Jā, pēc piena, tikai kāpēc tev pa televīziju rādīja? Kur tāda Rimī filmē kaut ko? Nē, hokejā, Čehijā. Es atvičais lieku roku pie sirds, es, bļaļ, nebiju Čehijā. Nē, kas tad bija? Bļaļ, nu, brālens mošk manēris. Vispār tev nav brālens. Nu, bļaļ, māsīts, viņa pēc operācijas sūdīgi izskatās mīļumi. Es varu sakot, es uzgleznoju tev, jo zināju, ka tu mazliet dusmīgi būs. Reku, es stāvot rindā, mēs tur, nu, dalījāmies. Kas tas pa Pokemonu? Nu, bet līdzīgi. Kam līdzīgi? Nu, labi, nevar mainīt. Varu sakot, Tu vari šonakt droši iet pie suņa gulēt, jo iekšā tu nenāksi. Tas tik un tā vairāk nekā es cerēju.